Jā, tā mēs taisījām revolūciju pirms gadiem 20. Es pieķeru sevi un savus paudzes cilvēkus, ka saviem bērniem gribam iestāstīt, mēs jums izcīnījām brīvību. Neko neizcīnījām. Mums bija lieliska iespēja dzīvot vēsturisku pārmaiņu laikā, un šodien varam būt priecīgi, ka jaunie par to grib vispār klausīties. Viss notiek, kā tam jānotiek, neatkarīgi no mūsu gribas, bet brīvība ir mūsu attieksmē pret notiekošo. Viss notiek. Labvakar! Labvakar! Mūsu skatītājs un nevis iepazīstināšu ar raidījumu viesi Arvīdu Ulmi. Un pirms gadiem 20-25 visi jaunieši zināja, kas tas tāds ir. Tagad jautā, kas tas tāds un ko viņš tagad dara. Nē, es zināju, kas ir Arvīds. Tā kā es domāju, ka arī citi jaunieši noteikti zina, nav tā, ka nezina. Manuprāt, zina arī tāpēc, ka jauniešiem tagad veidojās tāda jauna enerģija, un man tādas lielas cerības uz viņiem. Tāda jauna, tāda neformāla enerģija. Šodien aktuālais vidas aizsardzības jautājums ir atomspēkstaciju katastrofa Japānā, un par ko tas mums atgādina, ko tas mums māca? Enerģija ir postoša pēc savas būtības. Ja, piemēram, man mājās ir sūknis elektriskais, ūdens sūknis, tad es noteikti to ūdeni patērēšu vairāk nekā tad, ja man būs jāiet uz aku pēc ūdens. Un tā tas arī ar visiem dabas resursiem, jo viņi vairāk ražo, jo viņiem vairāk vajag resursus, un jo viņiem liek resursus, jo viņi vairāk ražo, tas ir faktiski ceļš uz bojāju. Tā alternatīva ir pavisam otrādi. Jo mazāk ražosim, jo labāk dzīvosim, jo mazāk enerģijas tērēsim, jo laimīgāk būsim. Un es nedomāju, ka Japāņiem tās 10 atomstacijas ir viņas darījuši laimīgākas. Viņi ārkārtīgi strādīgi, viņi strādā paši, un viņi ražo, un atkal vajag vēl jaunu atomstaciju, lai varētu vēl vairāk saražot, un tad vēl. Un beigās mēs redzam Japāņus, bet tikai pensionārs, kas te pa Rīgu iet, tādā laimīgi, tad tur notērē to naudu. Labi, bet kaut kāda enerģija jau mums vajag, un zaļie, es atceros, vienmēr ir bijuši pret atomspēkstacijām, bet ko tad mums izvēlēties kā mazāko ļaunumu šeit Latvijā konkrēti? Šīs zaļās tehnoloģijas ir jau uz ļoti augstu līmeņu, un pilnīgi varētu sevi Latviju uzturēt ar šīm alternatīvām tehnoloģijām, ja nebūtu divas tādas valsts iestādes, tas ir kā Latenergo un Latvijas gāze. Pašā nozaukumā jau Latenergo saprot, ka tā nav Latvijas enerģija. Tā ir, viņi dara visu, lai tā alternatīvā enerģija neattīstītos pēc definīcijas. Un tā mēs esam Krievu gāzes atkarībā, un tad visādas tur citu enerģijas, elektrības, un mēģina noturēt tikai šo virzienu. Bet alternatīvās enerģijas ir praktiski Latvijā nekādas nav. Labi, tad atgriezīsimies nedaudz vēsturē, kad mēs ar Arvīdu bijām jaunāki, un viss Latvijā un pasaulē bija daudz zaļāks. So
trešo raidījumu pēc kārtas sanāk piesaukt mikrofona aptaujas noslēguma koncerta dziesmas, bet tas bija 80. gads. Es tur gan vēl nestrādāju, bet atceros, ka tā tika atzīta par labāko dziesmu. Nevis par populārāko, kur tur visi sabalsojuši, bet tādā eksperta aptaujā par labāko. Tajā dzejolī tā būtība bija, kad ir faktiski tāds divas iedvesmas. Viena iedvesma, kas manī veidojās, kā saka, no zemes, no dabas, bet otra iedvesma no Dieva. No tā ezera, kas ir, debesis man ir kā ezers. Un tas trešais pantiņš bija ar nakti trīs balsīs, kā suns es klusumu loku, no ezera sava pie gaismas, no jums pirms aizeju prom. Tu to viņam neļauj dziedāt. Bet es šobrīd vairs nesaprotu, kas tajā trešajā pantiņā. Tu saprati? Es domāju, tas par to trīs gaismas, varbūt kā trīs zvaigznes smildē, varbūt, tāpēc tas var būt aizdomīgs. Es nezinu, kāpēc viņiem nepatīk, kā suns es klusuma loku. Tas noteikti nebija tāds atbilstošs padomu laika tādai. Būtībā ar Haraldu Sīmanu ir saistīti arī vides klubu veidošanās kaut kāda pirmsākuma. Tieši tā, faktiski mēs to nevardarbīgās pretošanās tādu neformālu pulciņu nodibinājām Cēsu Svētā Jāņa baznīcas turnī, kas bija Latvijā bija pēdējā luterāņiem katedrāla. Citās bija tur koncertzāles, boksa skola Daugavpilī. Un tad palika vienīgi Cēsīs, un tad Cēs mācītājs teica, kad viņiem ir vai nu viņi to torni sataisīs, vai nu viņiem draudzē jāiet ārā. Kad tas bija? Tas tik sen kā... 70. Kaut kad 70. gada beigas, 80. sākums varētu būt ap to laiku. Un šajā sakrībā es atcerējos arī savu monologu mūsu Ogres pasākumā, kur es tā gribēju uzstāties, ka katrai pilsētai ir jāsaglabā tas savs pirmatnējais šarms, ar ko viņa ir dzimusi, ar ko viņa ir augusi. Starp citu, pēc pasākuma ogrēnieši interesējās, kur tad pilnu ierakstu var redzēt, to, ko mēs visi afilmējam Ogrē un kas tur viss tik nenotika. Un es varu atgādināt, ka Ogres televīzijā šo piekdienu un svētdienu šo ierakstu varēs noskatīties, kā arī mūsu mājaslapā drīz parādīsies informācija www.visnotiek.lv. Viss notiek! Viss notiek Ogrē! Tev nebūs būt šeit bēdīgam! Adriāna, ko tu te dari? Uģis Leimanis no Ikšķilas. Labi, Uģi, kāpēc Ikšķila atvienojās no Ogres? Mums ir pilnīgi cita kultūra, pilnīgi cita valoda. Nu tad nāc bariņā pastāstīs par to. Tev nebūs būt šeit bēdīgam. Tev nebūs būt šeit bēdīgam. Man arī ilgi darbojoties nevalstiskajās organizācijās, sanāk bieži atbildēt uz jautājumu, kā Latvijā vispār radušās šīs nevalstiskās organizācijas kustības. Un es ar vienu esmu ilgi to pētījusi un nonākusi pie secinājuma, ka tas viss ir radies tieši no vides kustībām, protams. Un ka tā cilvēku apziņa par to, ka viņi kaut ko var mainīt vai ietekmēt vai pulcēties kopā, ir radusies tieši tādēļ, ka viņi ir vēlējušies aizsargāt Latvijas dabu un vidi. Un te mēs nonākam 80. gadu otrajā pusē, kad vides aizsardzības klubs jau izveidojas par ļoti spēcīgu no vienas tādas varbūt nelielas neformālas organizācijas, būtībā izveidojas par spēcīgu sabiedrisko kustību. Šie video kadri ir no vides aizsardzības kluba varenās akcijas pret metro celtniecību Rīgā. Vides aizsardzības klubs bija izaudzis pakāpeniski no pieminekļu un baznīcu aizsardzības talkotājiem, bet akcija pret metro jau bija plašs politisks pasākums.
Mums nebija ne telpas, nekādi tur mobīlie, ja, nekādas informācijas, avīzes vai kas, bet mums pietika ar vārdu, kurš tā kā uguns sausā zālē aizgāja, un es braucu uz savām akcijām pret slokas celulūzu, man liekas, bija pirms metro. Braucu, un es netieku vilcienā, es domāju, kur te visi raujās šodien, izrādās viņi uz mūsu akciju brauc. Un metro jau bija vairāk jau tāds, zināmā mērā, tāds jau politizēts, jo tā bija tā migrācija, jo kā cels metro, būs veseli jauni kvartāli ar viesstrādniekiem, ja, un kur beigās tad viņiem viss tad pārņems, un tad tā Rīga, tad jau viņi jau tāpat tur uz pusi, ja, un tad būs, kā saka, vēl viena Daugavpils. Jūs tik daudz uztrauca nevis metro, bet tiešām tā viss migrācija pirmām kārtām. Jā, par metro jau bija ļoti labs priekšstats, kas bijuši Maskavā, Pēterburgā. Metro bija kā tāds sapnis. Un nemaz tik vienkārši nebija, kā saka, tāda metro norakta. Bet tieši politiski. Bet šodien varbūt šķiet, ka metro vajadzētu Rīgā. Nu, vajadzētu, jā, nekāda vaina nebūtu. Ko šodien Vides aizsardzības klubs teiktu, ja būtu iniciatīva par metro būvniecību Rīgā? Nu, jā, būtu diskusijas. Mēs jau gan labāk gribētu, ka decentralizēt, veidot to Rīgu, kā saka, projām, nevis uz Rīgu kaut ko vēl tur. Bet, nu, metro varētu būt risināts. 80. gada beigās Vides aizsardzības klubs bija izveidojies par plaši sazarotu kustību, kas aktīvi iestājās par Latvijas neatkarību un sadarbojās ar citām, kā tolaik dēvēja, neformālajām organizācijām. Демонстрация здесь разрешения у вас не имеют. Я еще раз хочу. Tas, ko stāsta Arvīts, man uzrunā tā doma par to, ka viens vārds var radīt tādu kā ugunsgrēku zālē, un tas, ka ar vienu domu vai ideju var radīt, pirmkārt, tādu lielu kustību, otrkārt, no tā atvasinās jau jaunas idejas, teiksim, tie gaisa metro, nevis pazemes metro, un tas nozīmē to, ka šāda diskusija vai vispār sanākšana, doma apmaiņa veido jaunas idejas, un viens tas ir pilsoniska sabiedrība, kas tiešām aizstāv savas intereses, bet otrs, ka rodās un šķeļās jaunas idejas, un manuprāt, tas ir tas, kas Latvijā šobrīd ļoti iztrūkst, ka ir kaut kādas tādas interešu grupas, kas sanāk, kas cenšas būt aktīvas, bet viņas nespēja panākt tik lielu, varbūt, rezonanci sabiedrībā. Ļoti patīk pēdas, kuras katru gadu rīko lielas talkas, un tajās iesaistās sabiedrībā zināmi cilvēki, jo es varētu teikt tā, ka organizācijās šodien es neredzu ļoti daudz populāru, spēcīgu, radošu individu, kuri varētu aizstāvēt noteiktas grupas intereses. Tie vairāk ir cilvēki, kas varbūt pat tā klusi mēģina kaut ko darīt, un redzot šos kadrus un tās idejas, ko jūs stāstat, man liekas, mēs būtu daudz skaistāka valsts droši vien, ja mēs spētu vairāk šādi mobilizēties un aizstāvēt. Un es arī nākot šodien uz studiju esmu atvedusi stāstu, kas būs aizsākums tādam kā stāstu ciklam par nevalstiskajām organizācijām. Un mans nākamais stāsts būs par Rinaldu Rudzīti, kurš ir tāds cilvēks, kurš jau tā kā izaudzis nevalstiskajās organizācijās, kurš ir kopš neatkarības atgūšanas darbojies organizācijās, kas ir pastāv arī tagad, piemēram, klubs Māja un daudzas citas. Būs stāsts par viņu un par to, kādas nevalstiskās organizācijas ir šodien un kā viņām sokās šodien. Sabiedriskā darbošanās, interešu grupas, brīvprātīgās apvienības. Neformāli var rast dažādas apzīmējumus nevalstiskajām organizācijām, kas veic darbu vai nu savā ciemā, valstī, Eiropā vai pat globālā mērogā. Tos cilvēkus, kur tajās darbojas, mēdz saukt par entuziastiem, trakajiem vai pat pasaules glābējiem. Patiesībā jau viņi ir tieši tādi paši kā ik viens no mums. Atšķirība vien tā, ka savu brīvo laiku NVO aktīvisti pavada radot jaunas idejas un strādājot sabiedrības labā. Rinalds Rudzītis jau kopš vidusskolas laikiem bijis aktīvs un ieinteresēts apkārt notiekošajās norisēs. Jau kā 11-nieks viņš iesaisties skolēnu pašpārvaldē. Pēc vidusskolas beigšanas pārvācies uz Rīgu un kļuvis par jauniešu organizācijas klubs Māja biedru. Darbošanās NVO devusi iespēju aktīvi un liederīgi pavadīt brīvo laiku. Kad es nācu mācīties uz Rīgu, tad es sapratu, ka ir kaut kāds brīvais laiks, un tad pirmā vieta, uz kurien es gāju,
bija klubs māja, jau bija iepazīt kaut kādu cilvēku, kas ir Rīgā. Un, priekš manis katrā ziņā tā vairāk bija iespēja, kur to laiku pavadīt un tādam puisim no dziļiem laukiem kaut kādu vietu Rīgā atrast, kur tu vari būt noderīgs un kaut kā sev arī realizēt. Jā. Sākumā Rinalds iznēsājis aploksnes un organizējis nelielas kluba māju pasākumus. Nesot gribējis neko lielu un nopietnu, bet pēc kāda laika attapies, ka kļuvis par biedrības kluba mājas prezidentu. Darbojoties dažādos projektos, sapratis, ka patīk komunicēt ar cilvēkiem un organizēt kampaņas. Pēc augstskolas beigšanas nolēmis kopā ar draugiem dibināt paši savu organizāciju. Vairāk jaunieši mēs izveidām, tā kā es dzīvoju jau tad Ogrē projekta darbnīca, nevalstisko organizāciju, jo mēs sapratām, ka mums ir kaut kāda zināšanas, pieredze, kuru mēs gribam dot vietējai sabiedrībai, vietējiem jauniešiem. Darbošanās NVO Rinaldam sniegus pieredzi un iespējas, ko nevar apgūt citviet. Vērojot viņa karjeras attīstību un darbu šobrīd, nākas secināt, cik daudzpusīgs un patiešām ieinteresēts ir Rinalds. Viņš strādā komandas veidošanas uzņēmumā, vada apmācības par komunikāciju, velta laiku sievai un 2 meitiņām, kā arī pats sācis vadīt Rīgas jauniešu centru. Rīgā tiek veidots Rīgas jauniešu centrs, un tur esmu vadītājs, un tā tad būs tāda laba vieta priekš Rīgas nevalstiskajām organizācijām jauniešu, gan kur iegūt resursus, gan pieredzi, gan daudz citas lietas. NVO nav tikai vieta, kur glābt pasauli, bet arī mācīties pašam. Galvenie priekšnosacījumi, lai varētu darboties NVO, Rinalda prāt esot vēlme mācīties un vēlme no sevis kaut ko dot, jo kādā brīdī tu mācies, un tad tu esi gatavs dalīties ar zināšanām un iegūto pieredzi. NVO noteikti ir vieta, kur tu vari iepazīt daudz cilvēkus, ļoti dažādas cilvēkus un ļoti, dažādu līmeņu cilvēkus, no vienkārši jauniešu līdz valsts prezidentam. Jā, bet izrādās, ka nevalstiskajās organizācijās iespējams satikt ne tikai prezidentus. Savu sievu Eviju es satiku tieši kluba māju pasākumos, kad viņa bija ļoti aktīva debatētāja. Un klubs māja vienā brīdī izdomāja, ka mums vajag mūsu pasākumos kaut kādu jaunu pievienoto vērtību, un mēs iesaistījām jauniešus un cilvēkus, kas debatē pasākumos. Un viena no tām jaunietēm bija arī Evija, tā jau ir arī, esam precējušies ar 2 jaukām meitām. Tā kā, jā, tas nevalstiskais sektors ar mani daudz ko ir sastrādājis. Rinalds arī citas iedrošina iesaistīties organizācijās, jo tā esot iespēja paskatīties plašāk, piedalīties, mainīt notikumu gaitu un attīstīt pašam sevi. Nav būtiski, vai tā ir vides, veselības, politiskā vai sporta organizācija, galvenais, ka esi radošā vidē, kas neļauj nosūbēt. Ir labi, ja apkārt ir cilvēki, kuri dažreiz palīdz tev izspērt ķebli no apakšas, jo ja tu visu laiku sēdi tādā savā komforta zonā un uz tā savu iemīļotā krēsla, tad ir grūti mainīties un kaut kā attīstīties. Bet, ja ir kāds, kas palīdz to ķeblīt un parauj nost, tad situācija mainās un līdz ar to tad ir iespēja augt un attīstīties. Tā kā, ja pašam neizdodas sev to ķeblīt paraut nost, tad atrast kādu, kuram ir drosme to izdarīt. Viens no lielākajiem atbalstiem NVO Latvijā ir Sabiedrības integrācijas fonds, kas palīdz stiprināt NVO un atbalstīt dažādus projektus. Fonda eksperti atzīst, ka, lai arī kopš neatkarības atjaunošanas pagājuši jau 20 gadi, nevalstiskais sektors joprojām attīstās. Nevalstiskais sektors mūsu valstī ir salīdzinoši jauns. Un tāpēc ļoti svarīgi ir, ka šis sektors saņem gan informatīvu, gan konsultatīvu, gan finanšu atbalstu, gan arī vienkārši sapratni no sabiedrības, cik svarīgi ir nevalstiskā sektora loma tieši demokrātiskas sabiedrības stiprināšanai un veidošanai. Ar Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu starpniecību Latvijā pēdējos gados atbalstīt vairāk kā 130 projekti, kuros iesaistījušies ap 20 000 cilvēku. Nevalstiskā sektora loma ir ļoti būtiska tieši aktīvas līdzdalības veidošanā. It sevišķi šajos grūtajos ekonomiskos apstākļos, kad mums visiem ir savas problēmas, nevalstiskais sektors palīdz mums nenoslēgties savās mājās, savā dzīvoklī, savā pagrabā, bet gan sekot visam tam līdzi un aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanā dažādos līmeņos, tikpat labi valsts līmenī, kā pašvaldību līmenī, atturēt varbūt mūsu valdību reizēm no nepārdomātu pārsteidzīgu lēmumu pieņemšanas. Tas viss ir un notiek pateicoties vienīgi nevalstiskam sektoram. Šķiet, ka Latvijā pēdējos gados arvien vairāk ir tādu cilvēku kā Rinalds, kuri saprot, ka paši spēj veidot tādu vidi, kādā vēlas dzīvot, un nevalstiskās organizācijas ir veids, kā to izdarīt.
Es domāju, ka ik viens var iesaistīties dažādās aktivitātēs, izmantojot iespēju veidot šo valsti tādu, kādu patikt mums pašiem vislabāk. Es domāju, viena būtiska atšķirība starp kādreizējiem neformāļiem un tagadējām nevalstiskām organizācijām ir finansējuma apgūšanas jautājums. Kādreiz neformāļiem nebija nekāda finansējuma. Un es negribu atņemt finansējumu mūsu nevalstiskajām organizācijām. To vajag. Bet bieži vien tas ar to arī beidzas. Ir finansējums, ir ideja, un tas, ja tas ir tikai galvenais, kas velk to ideju, tikai tas finansējums, Eiropas kaut kāds. No, tā ideja arī ātri beidzas. Es vispār nepiekrītu. Man liekas, ka tā vispārināt tā nedrīkst. Kad, ir gadījumi, kur ir ļoti labi veiksmes stāsti, ir gadījumi, ka, protams, nav veiksmes stāsti, kur tiešām finansējums sabojā kaut ko. Bet es domāju, ka lielākoties tas finansējums palīdz attīstīt šo, kā jūs sakat, struktūru, teiksim, arī reģionos vai Latgalē, lai vairāk organizācijas, jo šīs te mazās kopienas, šīs te mazās interešu grupas, organizācijas, kaut vai ciemā, viņas veido tomēr kaut kādas jaunas idejas un velk gan sabiedrība, gan valsti kaut kur uz priekšu ar tām idejām. Labi, piekrītu. Un nākamajos raidījumos tu parādīsi. Tieši tā. Tu parādīsi labos piemērus nākamajos raidījumos. Bet man liekas, ka faktiski neformāļas kā tādas, jeb mūsu tautas sirdsapziņa kā tāda, tieši finansējumi arī iznīcināja. Viņi iznīcināja ļoti perfekti. Viņi visi bija, un viņi bija turpināt gatavi darīt Latvijas labākā kā līdz tam brīdim. Ne jau, kad neatkarības atgūšana viņas pēkšņi apstādināja, bet tieši finansējums apstādināja, jo izdeva likumu par sabiedriskām organizācijām, kurās piespieda šos neformāļus kļūt par formāļiem. Viņiem vajadzēja bankas kontus, viņiem vajadzēja tātad telpas, vajadzēja kompjūterus, vajadzēja kaut kādu biroju to uzturēt, viss maksāt, viss iet. Un viņiem paralēli tika piedāvāt finansējumu. Tiek piedāvāt finansējumu virtāme, ja? Un tad, kurs tāma punkts apstiprina, kurs nē. Un faktiski tas finansējums tev lika, tu kļuvi par tādu strādnieku pulciņu, lielāku vai mazāku, kurš izpildīja konkrēto uzdevumu. Ja? Tu sāc strādāt nevis savam ideālam, kāpēc mēs vispār te sanācam, bet tagad mums vajag projektu, mums vajag atskaiti pēc atskaites, atskaiti pēc atskaites, revizijas un kas tur draudz slēgt kontus, sodnaudas un tā tālāk. Ja? Bet te ir vēl viens jautājums par ziedošanu, jo nav mums Latvijā ziedošanas kultūra, lai nebūtu šīs budžeta pozīcijas, varbūt un nebūtu jāizšķīst speciāli kādam fondam vai kaut kam citam. Es domāju, ka tas ir tikai viens jautājums par atbalstu, jo, protams, kad ir organizācijas, kas var tikai dzīvot vidē, bet ir organizācija, kas strādā ar bērnu īpašām vajadzībām vai ļoti sarežģītos apstākļos, vai, kur ir nepieciešams kaut kāda aparatūra, teiksim, kaut kāda speciāla datori akliem cilvēkiem vai kaut kas tāds, ko strādāt, tur vajag to atbalstu. Es domāju, tur ir tikai jautājums par pašu sabiedrību un cilvēkiem, kas varētu to atbalstīt un nebūtu šī te, nezinu, varbūt katra biļete, kas ir jāparaksta. Mums šodien tāda kritiska saruna arī sanāk, rūpi par visu un par visiem. Visiem par visu, un tā tas vides klubs ir arī radies, un Arvīds turpina rūpēties arī tālāk par to. Bet vai paliek laiks arī dzejai? Tu taču esi dzejnieks. Paldies Dievam, kaut kā dzeja man nāk līdzās. Sevišķi varbūt tagad, kad mazāk tāda rosīšanās par kaut kādām saimām un visādām tādām lietām, tad var vairāk atvērties šai dzejai. Tas man fascinē. Šiem neformāļiem vienmēr ir tik daudz talantu. Viņi spēj gan aizsargāt dabu, gan rakstīt dzeju, gan iet uz saimi. Tas, man liekas, ir tas, kas veido šos cilvēkus skaistākus, aktīvākus, saliedētākus, gudrākus un veido tomēr skaistāku sabiedrību. Lai Latvija patiesi ir zaļāka un lai jums sadarbībā Arvīta ar Haraldu Sīmanu arī kaut kas vēl top radoši jauks. Paldies! Paldies! Paldies!